Sākam? Jā, es domāju, tagad ir 3 pāri. Gan jau, ka tev būs ievads, un tad jau, kamēr tu ķersies vērsim pie ragiem, tad jau būs visi pieslēgušies. Tā kā jā, lūdzu. Mārcis Saklaurs, Meža īpašnieku kooperatīva ražošanas procesa vadītājs. Lūdzu. Jā, labvakar. Es pats šodien runāju no mājām. Andris runā no Valmieras biroja. Bet Hans bija nedaudz nobažījies, ka mans internets var uzkārties vai kaut kas tāds notikt, bet šodien galīgi labi nejūtos, lai rādītos sabiedrībā, tāpēc tāds lēmums tika pieņemts. Es esmu mājās. Kāpēc ražošanas procesa vadītājs ātri man jāizstāsta ir, ka līdz šim man tā atbildība bija certifikācija, kas mums ir FSC koksnes piegādes ķēžu certifikāts, tur ir savi bonusi, savi atkal zaudējumi. To mēs darām. Tad ir loģistika, kur mums ir palīdz jau kolēģi Gundegi. Ikdienā kokudējiem strādā. Un ikdienā mēs abie Gundegi, protams, arī kokus pārdodam. Un pagājušajā gadā 7 miljonu eiro vērtībā koki izgāja mūsu rokām cauri. Un tad vasaras beigās pārliecināja vadītāji, kad ir manā rīcībā jānodod arī mežstrādes vīri. Viņi bišķiņi līdz šim strādāja tā, ka paši kontrolē savas lietas, ko viņi dara, un paši plānoja visu, bet kad mēnesi es vēlos viņus, ja tā var teikt, kontrolēt, pārbaudīt viņus, strādāt pēc vieniem principiem visos reģionos, attiecīgi arī viņiem pēc vieniem principiem aldziņu samaksāt, un lai mēs paši saprotam, kur mēs ejam. Un man kā meža īpašniekam gribās saņemt kvalitīvu pakalpojumu, varbūt nevienmēr maciņā, lai tas ir maksimums, bet lai man arī mežs izskatās jauki pēc izstrādes un cik viņš var jauki izskatīties no kaut kāda TV-net komentētāja viedokļa, bet no man viedokļa, lai tur ir atbilstoši šķērslaukumi un nav risks dziļāks pamet, ir izdzīts, ka tās lietas ir sakārtotas, vienojoties ar mani, protams, un to es vēlos, lai kooperatīvi darbinieki, puiši sekotam līdzi un tā būtu viņa ikdiena darbos. Es ķeros klāt pie savām lietām, un es tādas 3 lietas gribētu parunāt. Vispār laika ziņā es domāju, kad es iekļaušos kaut kādās minūtēs 40 pusstundā, ja kādam ir kaut kādi jautājumi jāskrien, droši uzrakstāt. Var arī man WhatsAppā atsūtīt, telefona numurs man beigās būs, vai arī man kontakti. Droši man var darba dienā uzzvanīt un aprunāties par konkrētām lietām. Nesapratu, vai sapratu. Kā arī nerunāšu visiem vakarā savu darīšanas, bet pa lielam es gribētu runāt par kokmateriālu cenām un tām izmaiņām, koksnes tirgus situāciju un kā mēs iegūstam maksimālo vērtību no tās vienas pagals, ko nogāžam un tad saprotam, ko viņi darīt. Par pašām cenām ir mājaslapā, ieiet iekšā mājaslapā un ir tāda vieta kā koksnes tirgus cena apskats. Ir izdalīta kurzeme ar sēliju un izdalīta ir vidzeme. Latgale šobrīd tur nav, bet Latgale top. Palēnām Latgale ir nevis nedaudz, bet diezgan specifisks reģions, jo Latgalē nepieguļ jūra, osta, kas limitē papīrmalkas pārdošanu. Un tur būs savas korekcijas, bet tas arī nāks. Tā kā, ja kaut kādas lietas grib redzēt, tad var apskatīties pa cenām tur ikdienā un neprasot nevienam no mums vienkārši cenšos mēnesi, ik pa laikam viņus aktualizēt, lai saprastu, kur mēs ejam. Bet tās lietas tagad mēs pārunāsim. Tirgus ietekmi, kas tirgu vispār veido, viens no spekulantiem tirgu man kādu laiciņu atpakaļ teica, paskaties, es pats esmu dzimis 84. gadā un kā mazs puišals redzēju Saldrīvas ostā, kā dolāri gāja šurp turp un tā kā no bērna kājas esmu tādā tirgu un pirmais sprādziens tāds cikliski liels pīķis bija 90. gados, kad Krievijas krīze pirms tam bija un tad lielais burbulis 7. gados un tagad 20. gados, kad ir Covid atnācis. Vienmēr precīzi 2 līdz pusotru gadu pirms tam ir ļoti augstas kokmateriāla cenas. Tas ir kā indikators vai kā lakmus papīriņš, ka kaut kādi sūdi briest.
Šoreiz tā bija korona, vai speciāli vai nespeciāli, es nezinu, bet tā tas vienmēr ir. Un arī pirms šīm iepriekšējām krīzēm šādi pīķi bija, tad var modelēt apmēram, ka ik pa 12 gadiem ir cena augšā. Un ja īpašnieks man prasa, kad viņam cena bija 18. gadā kosmosā, ka viņš grib šādu cenu saņemt, es viņam pavisam vienkārši atbildu, gaidi 12 gadus. Bet, nereti tie koki, protams, ir jākop, jādarbojas, un tos 12 gadus nav laiks gaidīt. Mizgrauži, tā ir vienkārši fantastiska problēma Centrālā Eiropā. Tie, kas tur ir bijuši, redzējuši tos apjomus. Vācijā vienkārši dažas tās municipalitātes pārdo pa eiro kubikmetrā galvenais, lai aizvāst, lai apkarot tās visu kukaiņu līgsts, tāpat arī pārējās vietās. Un šīs te koksnes pieplūdums tirgu ir vienkārši fantastiski milzīgs. Zāģbaļķi no viņa īsti nesanāk, kvalitatīvi zāģbaļķi. Līdz ar to paša zemes kvalitātes zāģbaļķi vai malka tirgu nonāk no šiem un ļoti, ļoti lēti tiek saražots gan granulas, gan tars materiāls. Līdz ar to pašu mūsu kokzāģētājs ir spiests ļoti sarežģītos apstākļos, viņas ir un ļoti grūti konkurēt ar tiem apstākļiem, kas ir. Tad, protams, arī ir Baltkrievijas faktors. Īsti nezinu, vai tur arī nāk no Ukrainas, bet ņemot vērā, ka Rīgas siltumam piegādāja ar radioaktivitāti malku, tad tas nozīmē, ka nāk arī no turienes caur Baltkrievijas materiāls un šķelda vienkārši. Šis faktors ir tieši malkā, kurināmajā, kad viens no tirgus spēlētājiem nosolīja Rīgas siltumu un vēl šo to paņēma un piegādāja koksni no ārpus Latvijas, un ļoti, ļoti daudziem vienkārši nebija ekonomiski izdevīgi gatavot šķeldu. Tā kā šobrīd, piemēram, es pārdzīvoju Saulsgrīvā, Saulsgrīvā ir osta, un valsts meži šobrīd ir ieplānojuši ciršanu šeit un šobrīd cērt. Nevienu zaru viņi nekrauj ceļmalā, viss aiziet treilēšanas ceļos, pat ja osta atrodas blakus. Respektīvi, šķeldu ražot šobrīd faktiski ekonomiski ir neizdevīgi, un mežstrādes meistariem es vēlreiz un vēlreiz lieku izvērtēt šo faktoru, vai īpašniekam tas 1 eiro paliks pāri vai nepaliks pāri. Ja nepaliek, tad lai paliek viss ceļā un aizmirstam. Neradam problēmas. Iespējams, ka ziema nedaudz būs un pavasarī viņu vajadzēs, bet atkal iespējams, un cilvēki, ja nebūs tā ziema, atkal nesapratīs. Bet, Baltkrievi ietekmē šo faktoru ar savām piegādēm. Korona grafikos es parādīšu viņas ietekme. Man stingra pārliecība, ka viņa ietekmē tik daudz kā nobīšanos, ne ekonomiski, bet nobijās, jo nesaprat, kas īsti notiksies, un īsti neziņa bija cilvēkiem, respektīvi kokrūpniekiem bija neziņa, jo pieprasījums bija, turpinājās vienā brīdī, kad Lielbritānija aizlika tirgus ciet, respektīvi veikals aizlika ciet, tad tas pieprasījums pēc mūsu dēļ apstājās, jo Lielbritānija lielākais zāļmateriālu patērētājs Latvijai. Tāpat laikā īsi martā pavasarī pirms koronas Briti pasūtīja liels pasūtījums Latvijā un ļoti daudz teras dēļas pasūtīja, bet uznākot koronai tas apstājās, bet atkal tirgum aktivizēties, tās lietas ir aizgājušas un vajag. Bet korona ir ieviesus, es turpmāk uz priekšu parādīšu arī grafikos pāris lietas, kas ir izmainījušās. Un publikācijas rāda to, ka cilvēce nekad nav slaucījusi rokas, mazgājusi tik daudz rokas, un respektīvi šis papīrs aiziet daudz kārt vairāk nekā līdz šim. Līdzīgi arī ir iepakojamais papīrs, jo online tirgus, jebkuram veikalam, vai tā būtu Zāra vai H&M tā tālāk, kur kastītē nāk jums kurpes, ir katru gadu pieaug par 10 vai 8% kā kurā nišā, un visam tam vajag papīru.
Arī tad, ja jūs nopērkat, nepatīk, sūtat atpakaļ, atkal jums sūta kaut ko, un tas viss milzīgi daudz iesaņēmo papīra prasa. Līdz to paši darbi notiek attālināti un tā tālāk. Visi sūtījumi, tas tikai prasa. Tā kā es saku, droši, slauciet droši, mums bērns ir droši, slauciet, būs ko mums cirst, būs ko jums pārdot. Bet vēl viena lieta ir biroja papīrs. Viņš nav nepieciešams, par apmēram esmu redzējis 2 dažādus avotus par kādiem 30%. It kāds tirgus ir nokrities, pieprasījums pēc biroja papīra, jo daudz cilvēku strādā attālināti, ir elektroniskie pāraksti, tālāk visādi šādas lietas tiek ieviestas, un mums paši meža saimnieku vidē, daudz lietas mēs vienkārši darām attālināti, mēs viens otru neredzam vai redzam tikai caur šo mazo lodziņu. Minēju jau silto ziemu, pēdējā meža īpašnieka biedrības pasākumā Toms Brits bija uzaicināts, un Toms Brits skaidri gaiši pateica, ka pagājušais gads bija ekstrēmi silts, bet nekādas skaistās prognozes nesola arī šim gadam, respektīvi varbūt par grādu vai uz 2 grādu siltāk, augstāk tā ziema būs, tas nozīmē sniegs būs, zeme apakšā nebūs sasalus, tā kā mežstrādes darbi joprojām būs apgrūtināti un tādi paši kā iepriekšējos 4-5 gadus, tad tas būs izaicinājums ne tikai mežsaimniekam, tas būs visiem pārējiem arī izaicinājums šeit strādāt. Paralēles velkot ar Ķīnas tirgu. Ķīnas tirgs mums ir liels noiets finierklučiem un arī gulšņiem. Diezgan daudz arī ražotāji gatavos sortimentus sūta prom uz Ķīnu, sazāģē dēļus vai citus materiālus liek konteineros un sūta prom. Problēma sākās ne ar to, ka Ķīnā to nevajadzēja, bet problēma sākās ar to, ka nesaprat, kā transports notiksies uz priekšu. Un it kā tas tā marta, bet aprīļa, maija mēnešos radīja apjukumu, kad varbūt transports apstāsies, bet iemācījāmies strādāt, kad varam to darīt. Un turpinājās. Protams, šobrīd es runāšu par finierklučiem, ir vienkārši tirgus sprādziens, bet šodien runāju ar vienu cilvēku, kas šī biznesā ir, viņš teica, esat piesardzīgi ar pavasari. Nezinu, kas var notikties. Nezinu, kādi bija argumenti tam visam, bet šobrīd ir brīdis, kad par finierklučiem mums noteikti būs īpaši jāparunā. Un sezonalitāte. Sezonalitāte ir interesanti, ka es saku, kad kā pasakās rakstīts, tad vecīts gāja uz malku cirst ziemā, tad mēs meža īpašnieki daram absolūti tāpat. Man katru gadu, kā uzkrīt pirmais sniegs, tā man telefonā cilvēks zvana un saka, āci cērtam. Bet nevienmēr šis saskan ar koksnes cenu. Jā, sezonāli mainās sortimentiem, cena arī Latvijā un, piemēram, tiem pašiem finierklučiem, kad ziemā tā cena ir augstāka nekā vasarā. Vasarā atkal kvalitātes prasības ir apdraudētas, tur plaisas, zilējumi un tā tālāk. Aizvedot līdz galam, kad 3 reizes tiek viņš pārkrauts, tad no traktora zemē, mašīnā, tad atkal, kamēr tas koks tiek sasists un viņš nav kvalitīvs, līdz ar to paši par viņu nesamaksā. Tie faktori ir jāņem vērā, bet nevienmēr tā tas ir. Un tāpēc es esmu šeit, lai sekotam visam līdzi un ķert tos mirkļus, kad mēs varam nopelnīt. Bet tas ir faktors. Tad par maniem finierklučiem. Šobrīd Latvijā ir 2 lielas rūpnīcas, abas pieder Latvijas finierim, Reizeknē un Rīgā, Verums un Lignums. Arī Kuldīgā viņi pērka uz laukumu finierklučus, šur tur vēl Latvijā, bet tas ir Latvijā viens no lielākiem spēlētājiem. Pamatā viņi koksni saņem no Latvijas valsts mežiem, tādēļ viņi varbūt ir kaut kādās pozīcijās komfortabli, bet ir mirkļi, kad viņiem trūkst, un arī viņi skatās uz mums kā uz nopietnu partneri. Tad ir 2 jaunpienācēji tirgu. Viens ir Jēkabpilī. Jēkabpilī Amberberg saucās šī kompānija. Šī kompānija ir tiem pašiem puišiem, kuriem piederēja Aizkraukls banka, AB banka, vai kā viņi sauc.
Viņiem, protams, ir vesela virkne citiem uzņēmumiem, kā ortoklīnika tā tālāk, bet viņi ir diezgan spēcīgi šobrīd. Šī rūpnīca strādājas, ar viņiem esmu komunicējis. Cena šobrīd nav tāda, kāda es vēlētos, bet interesanti ir tas, ka viņiem nelielos apjomos interesē arī kvalitīvas melnaugsnes un kvalitīvas baltaugsnes. Tā kā es domāju, ka ar šo sadarbības partneri mēs nākotnē noteikti strādāsim, kad ap Jēkabpili un Latgales reģionā vairāk apjoms lielāks būs un Sēlijā īpaši par aknīst un neretas gelds būs ļoti interesants šajā rūpnīcā. Un Kuldīgā ir Andra Ramolim piedarošs uzņēmums Stīgai Rem uzbūvēja rūpnīca, un šobrīd mēs esam ar viņiem vienojušies par daudz maz optimālu cenu, ņemot vērā, kad mums nav jāved uz Rīgu. Esam kaut kādas pirmās piegādes veikuši. Droši vien mēs ar mežstrādes meistariem vēlreiz un vēlreiz pārrunāsim, vai tas bija ok vai nebija ok, bet ja mēs varam sagatavot pienācīgu kvalitīvu materiālu, tad arī viņi par to diezgan ok samaksās. Koksni viņiem arī vajag. Tad, ja mēs skatāmies uz Latvijas karti, mums blakus ir draugi Igauņi, OTP, kur ir biatlona slēpošanas milzīgais centrs. Tur atrodas Somijas gigantam UPM piedarošā Finēra rūpnīca. Pats tur biju, un viņiem visu laiku koks vajag. Ja loģistika ir pietiekoši ok, tad viņi vienmēr ļoti, ļoti labi pat samaksā. Šodien uz leju būs slaidiņā vēl tā informācija. Tad, tā. Un tad vēl ir zāģbaļu pircēji, mazās kokzāģētavas. Viņas, protams, ir pakļauts lielo diktātam un viņas zāģē specifiskas lietas. Vairāk, ja mēs piegādājam, viņi zāģē, piemēram, rāmīšiem sagataves un visādi citādas lietas. Japānas tirgu, Lielbritānijas tirgu, tikko ar vienu runāju, viņš teica, uz konteineru Ķīna ir uzkrāvis ar mazām detaļām, no bērns ir izzāģējis. Vietām, kur varbūt loģistika mums neļauj vest, tad šie ir atkal spēlētāji, bet viņiem ir problēma ar maksāšanu. Tas gan nekad nevar samaksāt uzreiz, viņiem ir ilgs laiks jāgaida, bet ja ir variants, tad mēs strādājam. Un tad draugi ķīnieši, tiem es saucu visus tos, kuri māk spekulēt. Spekulanti tie visi ir, un citiem apakšā pa taisno ķīnieši ir, citiem pa taisno ir līgumiem galā, tur ir starpnieki. Citi jau darbojas jau 11 gadus tirgū, kā Ibiza, tur Pata un tā tālāk. Ir tādi, kas tikko ienākuši tirgū, tad man vakaros, rītos sūta īziņas zvanu, lai vienalga kaut vienu konteineru viņam ļauj uzkraut, jo tas tirgs ir ļoti interesants, bet ļoti, ļoti specifisks. Kamēr Ķīnā to sortimentu vajag, tikmēram tā cena ir, un tas arī tirgs ir ļoti ciklisks, jo Finēra kluds tiek iekrauts konteinerā, viņam ir jāaiziet cauri Suez kanālam apkārt Indijai un jāaiziet uz Ķīnu, principā pāri ekvatoram jāpāriet ir, un ja šobrīd tiek krauts, viss ir ok, bet ja vasarā tas tiek krauts, tad atverot to konteineru otrā galā Ķīnā, tad tur 2 pirmie ķīnieši nokrīt zemē. Tāpēc viņi ir savas prasības, kad nedrīkst koku sagatavot bez mīsas, kad harvesters viņus vienkārši noplēš nost, jo tad tas koks vairs nav aizsargāts. Un iekrāsojums nedrīkst būt, ko atkal akceptē Finēra rūpnīca Latvijā, tad mēs žonglējam tirgu un meklējam citreiz īpašnieki vai mūsu biedri, bet mūsu uzņēmuma īpašnieki, zemnieki, kad viņi visi ir nokūluši un viņi zvana, ka viņi tagad ties mežā paši zāģē, tad es saku pie pirmā vai otrā bērna, lūdzu atsūtiet man bildes, lai mēs redz, kas tas par koku ir, un tad mēs izdomāsim, kādos garumos zāģē. Tā kā ir, kur vingrot. Es pieminēju to UPM OTP, vasaras vidū ap Jāņiem, bišķiņ pēc Jāņiem par vienu kravu dabūjām 92 eiro kubikmetrā. Pilnīgi normāls mežs, nekas netika izlasīts, nekas netika izšķirots, aizvests, pārējās kravas bija 85-90 eiro vērtībā. Vasaras vidus ar visām plaisām, ar visiem zilējumiem. Protams, uzreiz kā nocirtām, aizvedām, lai pēc iespējas mazāk šie riska faktori pastāvētu. Un tas īpašnieks, kurš uzticēja man, viņš vienkārši bija
ne super bingo vinnējis, bet viņš izdarīja to, ko izdarīja šobrīd, pat tā cena ir apmēram tādā līmenī. Tā kā finieglūts visu laiku bija nepieciešams. Tirgs atdzīvojies ir vairāk šobrīd septembrī jau, kad jau tagad ir pirmās kravas ir 90 eiro sasnieguši par resno finieri. Noteikti jums ir jautājumi, kad nocērtat mežu un jūs redzat, ka iepirkuma aktā par finieru klūci vidējā cena ir piemēram 76 eiro. Kur tad ir tā mārča solītā cena 90? Ar mežstrādes meistariem mēs ikdienā runājam un stāstam un skaidrojam, ka šobrīd, kad ir milzīgs pieprasījums, mēģinām no papīra malkas no visa izzāģēt, cik vien varam. Tāpēc, ja mēs varam nevis aizvest papīra malkā par 37 eiro, bet ja mēs to pašu pagali varam aizvest kā C-klases finierklūci un dabūt par viņu 50 eiro, protams, mēs darīsim tikai vienīgi tā. Tātad tas 50 eiro finierklūcis iekritīs kopā ar to, kas maksās 110 eiro, un tad tā vidējā cena būs tie 85, 80 vai 75 eiro atkarībā, cik daudz tas materiāls. Tad vienkārši tas iznākums ir jāskatās no kopējā bērzu iznākuma. Ja bērzu cirsmā ir, piemēram, 100 kubikmetri, un jums finierklučos ir aizvesti 40%, tas ir ļoti labi. Latvijas valsts mežiem vidējais ir iznākums no milzīgas paraugkopas ap kaut kādiem 28%. Ja es kādu kļūdos, man droši var labot un kādas svaigākas datus atsūtīt, bet apmēram tas ir, ka no bērza 1/4 daļa aiziet finierklūcei. Latvijas valsts meža rezultāti. Mūsu rezultāti ir augstāki, jo mēs mēģinām iespiest arī finierklūci iekšā to, kas varbūt iekrist papīra malkā. Malkā nē, bet papīra malkā noteikti. Tāpēc tas iznākums ir tāds. Ja kādam ir jautājumi un grib šito saprast bišķi dziļāk, tad droši varam prasīt, droši mēs varam bildes rādīt, droši mēs varam aizbraukt uz rūpnīcu. Mums uzaicināja gan Jēkabpilē aizbraukt uz rūpnīcu, gan Kuldīgā ar Latvijas finieri aizbraukt arī uz UPM, bet ar koronas ietekmēm mums te visi plāniņi bišķi ir atcēlušies pret klātienes vizītēm. Tas viss vienā vārdā raksturots kā milzīga konkurence, bet ar šiem jāsaprot to, jo milzīgāk konkurence, jo labāk mums meža īpašniekiem. Mums iespēja nopelnīt, lai tik viņi skaujās savā starpā. Šeit ir Andi. Andi, vai tu vari lūdzu mums to bildīts, kas ir labajā malā pārcelt uz kreiso malu, vai kaut kā tā norganizēt, lai cilvēki redz visu līdz galam to grafiku? Principā redz, varbūt, ka tu neredzi. Ok, man savādāks dators. Jā, redzam līdz 20. gada septembrim. Līdz 20. gada septembrim. Es te neredzu īsti, bet labi. Kā es viņu varu? Es varu šitā pārbīdīt. Ok, labi. Bet to var pārbīdīt, to te visu apakšiņu, ja? Mēs redzam visu. Jūs redzat visu, vai tu redz vienkārši to visu koloniņu var pārbīdīt šurp tur, man tikko izdevās, vai? Jā. Ja mēs skatāmies uz Egls un Priedes zāģbaļķiem, šeit ir cenas vidzemē atrodas Brīgā BSV, Retenmeier Siņškalnā, Stora Enso Launkalnē, Gaujaskoks Gulbenē, Jēkabpilī, Gaujaskoks Pata Jēkabpilī, AKZ Aizkrauklē. Šie uzņēmumi principā nosaka galveno diktātu, tās ir lielās kokzāģētavas un tā. Cenu ziņā ļoti līdzīgi ir arī Kurzemē, tur ir Vikavūda Talsos un Pata Saldu atrodas. Protams, konkurence varbūt nav tik milzīga, arī no turienes iet koki uz Rīgu, uz BSV, bet vidzemē ir milzīgs kautiņš, bet šīs līknes parāda indikāciju, par ko vispār runājam. Tās cenas var mazdrusciņi atšķirties vidzem. Latgala arī varbūt ir nedaudz zemāk, bet tomēr ir tas pats līmenis ļoti tuvi. Latgalē ir tā, ka ir virkne vidēju kokzāģētavu, kas konkurē par resursiem un arī tur ir aktīva saimniecība. Tur nav lielo kokzāģētavu, tādi, kas tur 300-400 tūkstoši mēnesī zāģē gadā, bet tur ir tāds, kas ap 100-200 arī zāģē. Tad šeit ir 4 gadu griezums tievajai eglītei un resnai eglai.
Tās cenas, protams, atšķirās, bet tā indikācija skaidri redzama. 18. gads bija tirgus pīķis. Šis tas pacēlums pilnīgi visiem sortimentiem ir, bet, ja mēs skatāmies koronas ietekmi, tad mārts, aprīlis redzams, ka nobijās. Noliktavās bija apjoms, un tad es ar viņiem runāju, es teicu, Latgalē pilnīgi visi aizvērās ciet un pateicu, mēs nezinām, kas notiksies, tās vidējās kokzāģētavas. Lielās kokzāģētavas, ar ko mēs strādājam, BSV un Pata, par cik mēs regulāri vetām, viņi teica, ok, turpinat piegādes, un viņi mūs izglāba, neļāva kokiem palikt ceļmalās tā tālāk. Storenso Launkalnī arī aizvēra vārds mums ciet. Mums nebija regulāri piegājuši tur, un arī tur aiztaisīts. Bet jau noliktavā viņiem bija apjoms, un viņi nezināja, kas notiksies. Vasarā nokritās tas apjoms tā kā zemē, un augusts, septembris sāka sportot. Te man pa nedēļā pa 3 reizes vien kokzāģētavu ik pa 2 eiro tikai met klāt. Citi atkal vienkārši atsūtīja pa eiro pielikt cenu klāt. Tad, ja mēs skatāmies to līkni atpakaļ, tad šobrīd eglei, resnajai eglei cena ir tāda paša, kāda viņa bija 18. gada pīķī. Viņu vajag, resno koku vajag. Tievajam kokam ir mazliet grūtāk, bet lielās kokzāģētavas šobrīd virknes tāda augšā ēveles. Viņi zāģē un gatavo materiālu Amerikas tirgu. Vai tā ir koronas ietekme, tik dziļi es nezinu tirgu, vai amerikāņi netiek galā ar saviem darbiem un nepieciešams šeit pieslēgties no Eiropas, bet mēs šobrīd darām tā, ka mēs zāģējot mežus. Ja mums ir skujkoku mežs, mēs maksimāli tievo dimensiju mēģinam izzāģēt līdz pēdējiem ārā. Tievā tara, mazais sīkais zāģbāģis, egles, mieti, vienkārši daram, cik vien varam, lai nekas nepaliek papiermalkā iekšā. Papiermalkā paliek, hokejnūjas, ja var tā teikt. Lai maksimāli vērtību uzaudzētam kokam. Tā kā apmēram tā ir. Var redzēt, ka tas tirgus 17. gadā bija aptuveni tā, kā tagad. Redzēsim, kā tas modelējums būs tālāk oktobris, novembris, decembris, bet redzot, kādi ir laikapstāvji, skaidrs, ka cena būs augšā. Viņi nekritīsies līdz gada mījai nemaz. Tas nav iespējams, jo koks vienkārši no mežā ārā nedabū. Zāģētājiem vajadzēs vienkārši apjomu. Šobrīd arī Jēkabpilī piecēls muki cenas augšā. Likās, ka tur tā kā viss ir skaisti un viss tur pietiek, bet arī tādā reģionā ir atkopušās cenas augšā. Tā, nākošais slaidiņš ir par apsi melnošiņu zāģbāģiem. Apsīt visu laiku stabili turās virs 50 eiro, melnausnis virs 40, starp 40-50 eiro. Šodien Latgales kolēģis Arts atsūtīja pavadzīmi, kur Madonā apse no Latgales, ne no Latgales, bet no Jēkabpils tika pārdot par 67 eiro. Normāls apes zāģbāģis, nekas netika lasīts ārā, nekāda ekstra klasa, bet vienkārši mūsu mežstrādes meistars Artūrs atbilstoši savai kvalifikācijai lika sagatavot apes zāģbāģis un vienkārši fantastisks rezultāts. 67 eiro kubikmetrā. Līdzīgs stāsts arī ir pārējās zāģētavās. Ir Madonā, viena ir Smiltenes pusē, viena ir Salatsgrīvā. Jēkabpilī ir, un viņi, jo labāk apse, jo lielāka cena, bet faktiski tā cena zem 50-55 eiro līmeņa nav apakšā. Tad tur jābūt īpaši kaut kam sliktam vai kaut kādai cietai trupai vai vienkārši jābūt nekvalitīvi sagatavotam materiālam. Tas ir, ja normāli apsagatavo Latgalē, tad viņi var droši aizvest uz Madonu un pārdot, transportu var nokompensēt. Tā kā šie divi reģioni, es teiktu, pat būtu ok. Kurzemes reģionā mēs apsi pa lielam vedām uz Rīgu vai caur vienu lielo mežstrādātāju vienā salīdzinoši nelielā zāģētavā nodevām apses, jo viņam liels līgums ar valsts mežiem bija un viņiem vienkārši no malas materiāla nevajadzēja. Bet šobrīd pienākuši ziņas, kad viens no vidzemes pārstrādātājiem aizputē, būvē zāģētavu un jau iepērka apsi un melnausni, tā kā visi tie, kas ir meža īpašnieki Liepājas, Kuldīgas pusē, Saldus pusē, noteikti varēs berzēt rokas un pārdot par šo pašu vidzemes cenu apsi.
Es tā kā ar viņiem esmu jau vienojies, un tad bija neliela diskusija par kādu tā cenu būs Kurzemē, bet es teicu, man vajag absolūti identisku izdevums cenu. Ja tā arī mēs palikām. Tā kā meklējiet labas apses, un tās noteikti dos vērtīgi rezultāti. Gulšņi, kas ir zemes kvalitātes zaļbaļķi, vienā brīdī, kad tā korona sašūpoja to tirgu, viņas nebija kur likt. Likās, ka izgrauži Eiropā diktēs nosacījums, un viņas īsti arī nevajadzēs šos materiālus, bet man īsti nav skaidrs, kāpēc no Vācijas joprojām nav sakārtot transporta plūsmu uz Ķīnu. Nezinu, kādi tur ir apstākļi, bet joprojām mums tas gulsnis ir pieprasīts šobrīd vienā mirklī. 2 nedēļas atpakaļ egles gulšņa cena Rīgā sasniedz 50 eiro, tagad ir nokritus atkal uz 45. Bet tā robežvērtība ir starp 40 un 50 eiro viņas laiks staigā. Un par cik eksportētāji viņu prasa, tad mazās zāģētavas ir spiests vienkārši dancot līdzi un arī celt cenas. Tā kā tā, mums, protams, tas ir tikai izdevīgi, lai jau viņu ceļ. Tad ir par papīrmalu. Cik mums laiks ir vēl? Laiks ir jau drīz jau beigsies, bet es stāstīšu. Kā redzam, 18. gads bija vienkārši milzīgs pīķis, kad tā cena maksāja, kad tas kaut kas maksāja ļoti, ļoti, ļoti augsti. 19. gada vidū tā cena nokritās līdz 35–37 eiro, un viņi joprojām šo pašu līmeni saglabā. Ja mēs skatāmies 16. un 17. gadu, gribās teikt, ka tā cena ir tā pati, bet nē, viņi ir apmēram par 4–5 eiro lielāka nekā tad bija. Tātad, ja mēs neņemam vērā pīķi, bēršu papīrmalka ir pilnīgi normāla cena tāda, kāda viņa vienmēr ir bijusi. Tā kā viņa tirgu bija normāla. Mums bija pīķis un bērs maksāja 50 eiro. Tanī brīdī Zviedrijas meža īpašnieks saņēma šo pašu 50 eiro. Andi, vai tev ir skaļrunis vai kas? Vai kā cits ieslēdz? Viss kārtībā, tas bija Andrim. Ok, viss kārtībā. Un tā kā tā bērstu tirgus situācija ir šāda. Ja mēs ņemam finierklučus, kas ir šobrīd ap tiem 80 eiro, bērstu papīrmalu, kas ir 37 eiro aptuveni šobrīd maksā, tad bērstu meža realizēt, tas ir vienkārši. Ja man ir bērzi, tad es viņus realizēju, teikšu tā, vienkāršiem vārdiem. Tad šis ir, ja bērns, es teiktu, ka bija uzvarstāsts šobrīd, tad egles papīrmalka stāsts ir tas sliktākais, kas ir šobrīd noticies, un tā papīrmalka nemaksā faktiski neko. Viņi ir ap 29 eiro šobrīd tirgu, un īsti viņi nav kur likt. Reģionos, kas ir tālāk no jūras, no ostām, viņi vienkārši tiek pārdot kā malka. Bet es turpināt stāstīšu arī par malku, arī malka nav kur likt, tā kā egles papīrmalka ir izaicinājums. Arī priedzes papīrmalka un skujko papīrmalka. Kāpēc egle un prieda un skujkoks? Tāpēc, ka daži pieņēmēji, kuriem pieder celulozes rūpnīca, kas Latvijā pērka koksni, vēlas šķirot materiālu, un tad par to šķiroto materiālu piemaksā 1 vai 2 eiro, un tāpēc mēs viņu vienkārši vietām šķirojam, un tāpēc arī cena arī atšķirās. Bet, ja mēs skatāmies pirms tā pīķa, ka tā papīrmalka arī maksā tos paši 30 eiro, kas ir viņas patiesā vērtība. Tā kā nekas neordinārs principā tirgu nav, tas ir pilnīgi normāla tirgus situācija. Kamēr tu esi pie papīrmalkas, Edgars Saulīts prasa šo iemeslu tam burbulim 18. gada. 18. gada burbulim iemesls, kāpēc vai? Es teicu, ka koksnes tirgus ir kā lakmus papēriņš kopējai ekonomikai. Un vienkārši ir brīži, kad tirgu viss iet uz urrā, līdz ar to paši arī koksnē. Koksnes tirgus iet uz urrā. Pieprasījums milzīgs. Par cik es teicu, ka Latvijā milzīgs tirgus daļa ir Lielbritānijas tirgus, kad būvniecība Eiropā viss noteikti. Mūsu sortiments ir nepieciešams. Bērs finierkluts, ko izmanto
būvniecībai, mēbelēm, tankuģiem, ceļzīmēm, viss ekonomikā notiek, kas mūsu materiāls nepieciešams, viss notiek, kas mēs piegādājam, cik vien var. Jo straujāk skrien Eiropa, Ķīna, lielāks pieprasījums, līdz ar to pašu viss tas straujās līdzi. Latvijas pieprasījums vai Latvijas patēriņš nekādā veidā neietekmē kopējo cenu vai kopējo pirktspēju. Nemaz. Faktiski nemaz. Jo malku, es arī runāšu par malku, visas granulas, visu, ko no malku saražināt, tas viss aiziet eksportā prom. Latvijā pietikt, es nezinu, 10. daļa, ko mēs saražojam, tas būtu pārējiem jau. Viss pārējais aiziet prom. Tad tas, kas notiek pasaulē, vienkārši atspoguļojas uz mūsu kopmateriālu cenu. Vai es atbildēju, Andi, vai neatbildēju? Es nodarbojos citām lietām. Okay, labi. Ja neatbildēju, tad droši prasiet vēlreiz. Tas vienkārši korelē ar ekonomiku pasaulē. Apes papīrmalka ir apmēram tas pats stāsts. Es teiktu, ka viņš šobrīd tirgu vienkārši nevajag, ir noslīdējusi jau 19-20 eiro. Tas, ko mēs darām, ir mēģinām viņu iejaukt malkā. Malka maksā no 20 līdz 25 eiro, nākošais grafiks būs. Apes papīrmalka maksā vienmēr zemāk, jo no apes papīrmalka nevar saražot pietiekoši labas granulas, un kaut kādā daļā mēs varam ielikt iekšā. Ja mēs pišķi pa daudz ieliekam, tad nāk tanti ārā strīdās, un viņi kvalificē kravāk apes papīrmalku un nekā malku. Tā kā tas ir visāds tirgus joki, kā mēs no tās apes papīrmalkas tiekam vaļā. Ostā nevienam viņu nevajag. Un tā atbilde ir tāda, ka sliktu apsi neaudzējam. Mēģinam no viņas tikt vaļā, kur vien var un kā vien var, un liekam augstvērtīgāk meža iekšā. Ja īpašumā ir trupējuši apes, vienkārši vai ir 100% auga apes vai apes savu pārsvarā, skaidrs, kad tur būs problēma. Ja redzam uz stumbriem augļu ķermeņš, tas ir piepes apsēm, tad ar to realizāciju patiešām būs problēma, un īpašniekam uzreiz saknē jāsaprot, ka šeit nebūs bizness, bet ir jārod risinājums, lai mēs no viņas vaļā tikt. Bet vienkārši atstāt, lai viņi sapūst un nokrīt zemē dzeņiem, tas arī, tā ir īpašnieka izvēle, protams, arī to var akceptēt. Tā kā mēs redzam, ka pēdējo gadu tās apes cena nav vispār mainījusies, viņi ir tā 20 eiro, apmēram 22-24 eiro robežās, kaut kas varbūt uzlēc kaut kur pie ostas kādreiz. Vasaras vidū bija cerība uz vienu celulozes ražotāju, kurš mums apsi ņēma nedaudz. Tā cena bija kaut kur 31 eiro aptuveni, bet esmu ar viņiem runājis vairāk kārtīgi, un viņi septembra sākumā apstādināja iepirkšanu, un pēdējā sarunā, kad es runāju, tad viņi teica, ka ne ātrāk par decembra beigām apsi mums nevajadzēs. To teica celulozes rūpnīca. Viņi pārstāvs, viņi pircēji tā tālāk. Tā kā situācija ar apsi ir tāda, kāda ir. Bet labu apsi vajag. Tad malka. Šis grafiks ir, teiksim tā, Vidzemes grafiks, Latgales grafiks ir par eiro 5 zemāks, Kurzemes grafiks arī apmēram ir par eiro 5 vai eiro 3 zemāks. Kurzemē ir viena granula rūpnīca, kas ir Brocēnos, Latgalē ir viena, kas ir Rēzeknē, arī ir Krāslavā, bet tā ir ļoti maza, tur valsts meža visu piepilda, un atsevišķi lielāki darboņi tirgu, tā kā pārējie no malas turklāt vispār netiek, var uzskatīt, ka ir tikai Rēzeknes diktāts, un tad arī šīs Brocēni un Rēzeknes granula rūpnīca nosaka, par kādu cenu iepirks, un viņi ir ļoti, ļoti komfortabli, un meža īpašniekiem pat nav izvēles, kur to norealizēt citur. Tāpēc mēs intensīvi ikdienā sekojam līdzi visiem iepirkumiem, pašvaldību izsludinātajiem iepirkumiem, cenšamies cik vien var solīt. Redzam, ka Latgalē ir malkas konkursi nosolīti zem pašizmaksas.
tas ir ar mīnus zīmi, lai no viņas vienkārši vaļā tikta. Arī tas ir izcinājums iespējams, bet mūsu uzdevums ir īpašniekiem kaut eiro centu atnes, līdz ar to paši mēs nekvalificējamies vai ļoti retos gadījumos mēs kaut ko dabūjam. Vidzemē ir nedaudz savādāka situācija, jo ir ostas, kas nelielā apjomā pērk malku, kam ir līgumi šobrīd vai faktiski ļoti, ļoti maz. Tikko ar vienu runāju, viņš teica, man ir par 2 kuģiem noslēgts līgums, ja būs ziema, vajadzēs vēl 2 kuģus. Faktiski tas nekas nav, jo viņš parasti krauj ap 20 kuģiem, tas uzņēmums. Bet rūpnīcas ir Enčukalnā, Launkalnē, Jēkabpilī, Gulbenē, Jaunjelgavā. Mums ir limitēts apjoms, cik mēs varam ievest. Cenu tā kā viņi nesamazināja, tie 24–25 eiro ir tā malkai, kā kurā rūpnīcā, bet tas apjoms ir tik limitēts, ka ir pietiek ar vienu malkas cirstmiņu, viņš ir aizpildīts, un tad jāmeklē otram īpašniekam varianti, kur viņi norealizē. Tad tā kā nereti varbūt jūs ieraudzīsiet arī savās cirstuma pavadzīmēs atskaitēs, kad malka norealizēt varbūt par 23 eiro, bet ir vērts pievērst uzmanību, cik tā malka ir uzmērīta. Te ir vingrošana tirgu. Ja granulās aizvedam tievo sortimentu vai kaut ko, un mēs dabūjam 0,5 koeficientu, tad vietējā dažām pašvaldībām vai kādam citam darbonim mēs aizvedam un mēs dabūjam, piemēram, par baltaukšņu malciņu, mēs dabūjam 0,6 koeficientu vai 0,56 koeficientu. Tas nozīmē, ka 3 kubikmetri uz kravas vairāk klāt. Te ir tikai kalkulators rokā un spēlēšanās, ko un kā, kurš maksā. Tā kā tā. Pastāv tirgu arī citi sortimenti, kļūda priekšā, bet tas okay. Stabi, tie ir elektrības stabi, ir vairāk kārtīgi, esmu runājis ar tiem, kas ražo, tur jauda koks un vēl tā tālāk, viņiem viņi nepieciešami, viņiem ir uz Āfriku prom, jāier skaists slaids spriedzi. Ja nepieciešams ir, esmu bijis ar viņiem vairāk kārtīgi mežā, liekas no 5 hektāru priedēm, te nu būs, slaidās masta priedzes, viņi samarķē un pasaka, kur 12 koki viņiem der. Tā kā tur tāds izaicinājums ir šī virzienā. Mieti, es teiktu, ka vairāk viņas nepieciešams ir Kurzemē. 2 tādi forši ražotāji ir, kas vienmēr atsaucīgi ir un vienmēr paņem pretī. Tas ir no 6 līdz 10 centimetru diametrā tievais galiņš, bet ir jābūt tai priedītai veiglai pieteikoši slaidām bez raukuma. Ir arī vidzemē pārstrādātāji, bet viņi ar savām kvalitātes prasībām vienkārši cenīgi kā ir ok, varētu ražot, bet jābūt ir viņiem perfektiem, lai viņi neizbrāķē. Un tad ir tievās dimensijas zāģbaļķi, kas es teicu, kā tāriņi, tā tālāk. Es teiktu, ka no centra dēļi tiek zāģēti, ko nevar no resniem izzāģēt. Viņi tiek apstrādāti, evaluēti un specifiskām prasībām viņi tiek saražoti un pārdot tālāk. Kā vietām pat pār 40 eiro par viņiem dabū, kas parasti aiziet vienkārši papīrmalkā. Es vēl gribu pieskārties pavisam ātri, un es arī nobeigšu savādāk aizrunāšu. Maksimālā vērtības iegūšana notiek koku sugu un sortimentu pārdošanu. Tas ir tas, ko es teicu par bērzu. Ja es pārskatā ieraugat, ka tur ir vidējā vērtība 76 eiro. Tas nenozīmē, ka tas viņos ir pārdots par lēto. Vienkārši viņš tiek maksimāli saražots. Man viens īpašnieks, Porsche īpašniece, viņam piezvan saka, māci, cik tu man soli par bērzu finieri. Es saku, Aiva, es tev saku, kad 80 eiro būs optimāli, ko varam saražot. Viņi saka, nē, man dižozols soli 92 eiro. Es saku, tad dod arī droši dižozolam. Dižozols paņems no tā meža, izlasīs ārā tos paši labākos, par tiem arī samaksās 100 vai pat vairāk eiro, un kur tos pārējos liksi. Aizvedīs papīrmalkā, ja tāda ir izvēle par 37 eiro, droši dari, nekāda iebilduma nav un strādā tālāk. Kā mūsu vērtība ir tā kopējā ekonomiskā masa, ko mēs no tās cirsums var izspiest. Kā tas notiek, tā nemitīgi sekošana līdzi tirgumu ikdien, tā ir visu laiku sekojam līdzi zvani, tikšanās, es esmu pierakstījis arī medības, neatskatās ir rītdien vai vispār medībās vairs varēs iet, bet šādi tad sanāk kādiem puišiem tikties un
un sakarīgs nosacījums pārunāt. Un tāds viens citāts man patīk, ko jums dar dzirdēt, tad viņš saka, es nekādā gadījumā nevaru tev paaugstināt cenas salīdzinot ar konkurentiem. Viņi uzreiz visi zinās un uzreiz būs pārmetumi tā. Bet vienīgais, viņš saka, un klusi nočuks, es varu tev labāk uzmērīt. Tāds tas tirgis ir. Garumošana, tas ir tas, ko mēs strādājam mežstrādes meistariem un harvesteru operatoriem un zāģeriem. Vienkārši domāt, ko no tā koka var maksimāli izzāģēt. Ja tur ir līkumiņš vai kaut kas tāds, tā ir viņa profesionālā kvalifikācija, tāpēc man patīk šie mežstrādes meistari, kas ir Artūrs, kas ir nocelts no harvestera, Latgales reģionā strādā, Jānis, kas ir Vidzemes reģionā, kas ir arī no mežstrādes uzņēmuma viena, kurš krājas kopšanas pakalpojumus sniedz valsts mežos nocelts, un Rolands, kurš neatlaidīgi pieliek savā varēšanā kurzemē, tad mēs strādājam, lai tie puiši arī seko līdzi un no to katra koka izspēž maksimumu. Man darbošanās ir tāda, kad mēs cenšamies maksimāli izslēgt starpniekus. Nereti mums sanāk strādāt ar viņiem, jo tā ir tāda appusēja vienošanās, kad ir atsevišķiem ražotājiem ir ļoti augsts līmenis noteikti, lai dabūtu kaut 1 eiro piemaksu un nepieciešams savākt apjomu. Tāpēc citreiz mums ir spiests, mēs ievedam uz citām pavadzīmēm vai kaut ko tam līdzīgi citiem uzņēmumiem, lai mēs dabūjam to zāģbaļģim to 1 eiro kaut kur klāt, bet tas ir tikai, lai maksimāli vērtītu un kokam pēlēt. Bet tieši tā kā pie ceļa mēs neko nepārdodam, tas tirgs man ir skaidrs un tur pastāv milzīgi daudz riski, lai tev vienkārši apšmaukt. Regulārs piegādes, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc tas ir tas, kāpēc ir vispār kooperatīvam jēga, ka mēs varam to koku pārdot kopā, apvienot tās apjomus un mēs vedam kaut kādiem regulāriem pircējiem, ka viņi zina, ka mēs ar viņiem strādājam, un tādā brīdī, kad viņš saprot, ka mēs esam viņa lojāls klients, viņš citreiz iedod kādu piemaksu, ja viņš var, ja nevar, tad nevar, bet tas fantastiski nostrādāja, kad bija tas nelielais koronas vilnis, kad tie uzņēmumi, ar kuriem mēs strādājam, teica, vedat, pabeidzat savas cirsmas, savus īpašumus, mēs sagaidīsim visus jūsu kokus. Nevis aizslēdz vienkārši vārdu ciet un pateic, ejiet tratā, dariet saviem kokiem, ko gribat. Un tādā pašā laikā, kad sapratat, ka tirgus nokārtojas, ka viss kārtībā, pēkšņi piemet 50 centus vai eiro vairāk nekā tas otrs, kurš bija lojāls, un teica, vedat, pat mums. Tā kā tādi viendiennieki klienti, nebūtu forši, bet vairāk strādā tādiem nopietniem tirgus spēlētājiem, kuri arī saprot mums un respektē mums. Protams, tā ir apjoma koncentrēšana, vest uz kādu konkrētu kokzāģētavu vai finieru rūpnīcu vienā vietā, nevis pa katrai kraviņai raustīt visur, kur apkārt, tad mēs kļūstam vien interesantāki konkrēti viņam, lai mēs varam runāt tālāk. Tad ir par transporta kompensāciju vai piemaksu. Redzat, kad ir atsevišķos projektos dažkārt cirsmās ir kādas piemaksas kaut kur klāt, ir vai tas eiro vai 50 centi, varbūt kādos gadījumos, tas ir varbūt pat 2 vai 3 eiro mēs varam dabūt klāt. Ir tā, lai koncentrētu apjomu, nereti sanāk, kad 10, 20 vai 30 km sanāk aizvest kādam varbūt garām un aizvest uz citu kokzāģētām. Uzdod jautājums, man zvana, kāpēc neaizvedām tur? Kāpēc aizvedām 20 km tālāk? Tad es runāju ar to konkrēto piegādātāju, saku, lai es varētu skaidrot īpašniekiem, kāpēc es esmu pieņēmis tādu lēmumu, man nepieciešams tas plus 1 eiro. Pie to mēs strādājam. Otra lieta, kāpēc mēs tā citreiz darām, ir tas, ka tas tojas klients mums šobrīd ir vēl ir saraksts ar īpašniekiem, kas ir nevis īpašniekiem, bet ar pircējiem, kas ir pusgadu un ilgāk parādā. Vienkārši mēs arī šādus izslēdzam ārā no normāla klienta loka. Tāpēc vedam varbūt tur tos kilometrus tālāk samaksājam 1 eiro vairāk par transportu, bet skaidrs, ka mēs to naudu vispār dabūsim. Tā kā arī tāda ir opcija. Un stabilitāte pret pircēju. Normāli runā un strādā ar viņiem konkrēti un runājam. Un, piemēram, tie paši aplis zāģbaļķi un melnaušiņu zāģbaļķi mums ir tā, kad ir kvalitātes prasībās noteikti 24 centimetri.
Puišiem es uzdodu 22 cm zāģēt, un es zinu, ka tanīs kravās ir iekšā 20 centimetrīgs apsis, un viņi pieņem par to pašu naudu mums viņus. Tā kā varbūt citreiz varam ēst akmeni un teikt, ko tu tos 140 km aizved man tās apsis, bet tās apsis, tad, kad ieraugu otrā galā, ka par tām 20 ir samaksāts 57 eiro vai 55 eiro, tad arī ir atbildi tam visam stāstam. Un vērts vien būtiski lieta atcerēties, kad to man stāstīja vai mācīja viens no lielās kokzāģētavas vadošiem cilvēkiem, ka tad, kad ir slikti zāģētavās, tad ir labi īpašniekam. Vai kad ir slikti īpašniekiem, tad ir labi kokzāģētājs. Ko tas nozīmē? Šobrīd, kad zāģētavām trūksta, kad īpašniekiem ir, ko tas vēlreiz no sākuma? Ja šobrīd ir ļoti slikti apstākļi, lai pievestu materiālus, ļoti slikti apstākļi, zāģētavās trūkst, respektīvi zāģbaļķi. Ko zāģētavs spies darīt? Celt cenu. Man jau šobrīd vairāk īpašnieki ir pateikuši, ka viņi šobrīd savus īpašumus nezāģēs, viņi zāģēs tad, kad piesals vai tad, kad būs labi, bet tad es viņiem arī argumentēti varu pateikt. Tanī brīdī, kad piesals, tad visi zāģēs, visi skries un zāģētavs būs pilnas. Uz ko viņas noreaģēs vienkārši ar cenu kritumu. Tāpēc īpašniekam ir jāpārdomā, vai viņš labāk samaksās 300-400 eiro par ekskavātoru un pēc tam tās rises nolīdzinās un šobrīd pārdos par tiem 80 eiro, 85 eiro vai varbūt pat vairāk un nolīdzinās tās rises vai gaidīs, kad būs viss skaisti un jauki un pārdos par 70 eiro. Tā ir īpašnieka izvēle, tikai mēs sakam, kā tas izskatīsies. Tā tas arī reāli ir katru gadu. Vakardien es sagatavoju rakstu meža gadgrāmatai un šeit es iekopēju to citātu, laiks mums laikam vairāk nav. Stundiņa būs paskrējusi arī un viena lieta, ko es gribēju jums mudināt, ir tā pēdējā frāze, kad sāk savu meža apsaimniekošanu ar mežkopību. Nav viegls darbiņš, prasa izmaksas, bet vienkārši domāt, ko mēs varam izaudzēt, kā mēs varam izaudzēt un neattiekties pret savu mežu vieglprātīgi. Tas nav vienkārši aizbraukt uz tīrumu, iesēt graudiņus un rudenī braukt ar kombainu, skatīties, kas nu tur ir izaudzis, kad viņam jāpieiet ar nopietnām rūpēm un ar viņu ir jāattiecas. Tāpēc šeit ir šie puiši, Jānis, Artis un Ilgvars reģionos, kuri nes rūpi par jūsu mežiem un droši vienkārši, ja nezvaniet, viņi neatbild tanīs dienās, kad viņi ar meža īpašniekiem ir mežā, viņi ciena viņu laiku, viņi neatbildēs noteikti, bet rakstiet viņiem izziņās vai WhatsAppā vai uz e-pastiem aizrakstiet konkrēti vienkārši jautājums, ko jūs gribat, vai satikt viņu, vai vienkārši ir bildes, sūtiet, prasiet un jautājiet un tiekam uz priekšu. Un arī mans kontakts ir augšpusē lapai, kad, ja kaut kas par cenām vai kaut kas, kādas neskaidrības vai kas, droši sūtiet WhatsAppā bildes un idejas un domas un ejam uz priekšu vienkārši. Tas no manas puses viss. Višķiņ gandrīz stundā, 40 minūtēs pārkļāvos. Ja tu atvērtu čata lociņu, tur pāris jautājumi ir vēl. Tātad man izstāst, kur viņš ir. Vidū, apakšā, vai nospied alt plus H burtu? Man nekas nespiežas, bet labi. Nu, labi, es varu tad izlasīt no Edgara jautājums, cik ilgi vēl izskatās vilksies mizgraužu faktors Rietumē Eiropā, kas rada koksnes pārprodukciju? Neiet uz beigām šis pasākums? Nē, tas neiet uz beigām. Vakardienā gatavojot to rakstē Latvijas avīzē arī, kad paskatījos pēdējās publikācijas. Francija skaidri ir pateikusi, ka nākošais gadu viņai valstī būs 2 reiz lielāks apjoms. 2 reiz lielāki postījumi, 2 reiz lielāki mežstrādi attiecīgi uz izgraužiem un apjoms tirgo nonāks. Nekas tur nemazinās. Tie, kas ir bijuši Bavārijā, zinat, kad ir ļoti skaisti egļu meži. Un viņas ir tie ir visi monokultūras meži, kur aug tikai 100% egles. Tā kā, ja tas izgrauzis kaut kur ir iemeties, viņš vienkārši iet uz priekšu un tur radikāli jāstrādā, radikāli jācer, bet ko jūs iedomājaties, kad Bavārija tagad noskūst pliki, tā jau nebūs. Tā kā tas nav viens dienas stāsts. Tas nebeigsies tik ātri.
Tad no Annijas jautājums sanāk, ka šobrīd ir viens no visizdevīgākajiem brīžiem zāģēt, ja ir ko zāģēt? Es teiktu, jā, jautājums ir, ko un kurā vietā. Es teikšu tā, ka zāģēt var visu, izņemot skujkoku papīrmalku. Vienkārši, ja tā skujkoku papīrmalka man gan pašam ir 6 hektāri, ko vajadzētu nozāģēt, un es domāju, ja valsts meži man saskaņos piekļuvis, arī 6 hektāru segli nocirtīšu, kur pamatā būs segls papīrmalka, bet mēs mežstrādes meistariem darīsim visu, lai sagatavotu citus sortimentus, bet iespējas mazāk papīrmalku būtu. Es teiktu, ka jā. Jā, no Ivetas višķiņ citādāk, bet tāpat te varēs pakomentēt kā ražošanas meistars. Ieteikums mazliet par citu tēmu. Būtu labi pēc izstrādes, ja pēc cirsmas grājos tiek samesti ieklāti zari pēc izstrādes, lai nepaliek grāvjos. Noteikti, ja kaut kur kaut kas ir palicis vai kaut kur kaut kāda šmuca ir palikusi, ko mežstrādes meistars nav redzējis. Droši var atsūtīt man punktu, atsūtīt man bildi, ja tāds ir tas objekts un ir atstāts kaut kas pavirši vai ir tikai darbi, tad vienkārši vajag ziņot un tā. Jā, un pagaidām pēdējais jautājums, cik vidēji pašlaik tirgū maksā meža zeme bez mežaudzes, labas bonitātes zemē? Es būtu teicis, kur viņi atrodas. Principā stāsts ir tāds, ka viņa tās cena izcirtumam meža zemē ir no 700 eiro līdz 1500. Jautājums ir, kur viņi atrodas reģionāli. Liktos teikt, ka Kurzem ar Latgali kaut ko īpašāk būtu, bet šī stāstā pat Vidzeme ir lētāk. Nezinu, kāpēc tā tas ir, bet Kurzemē ir milzīga konkurence, tur viņi viens otru karo savā starpā. Latgalē tāpat ir lieli skandināvi investori, kas investē, pērk. Arī latviešu puiši cīnās kaut ko var dabūt. Un, ja tas īpašums atrodas ceļmalā, tā ir absolūti pievienotā vērtība, ja tur var piebraukt kokvedējs, tad viņš noteikti maksā 1000 plus. Ja tas īpašums atrodas aiz 4 citiem īpašumiem un tur nav piekļuvs, tad viņš maksās 700 eiro. Cik liels tas gabaliņš ir, jo lielāks, jo vērtīgāks. Kaut kā tā. Jā, labi. Ja ir konkrēti kaut kādi piedāvājumi, es nesaku, ka es tagad varu kaut ko nopirkt, bet ja ir konkrēti piedāvājumi, kooperatīvu vidū arī ir īpašnieki, kuri pērk īpašums un sūtiet saviem konsultantiem, prasiet viņiem, runājiet ar viņiem un kaut ko vieglprātīgi vienkārši neatdodat. Vai arī ir interesi, tad arī otrādi prasiet. Jā, vēl kā ar šķeldu, šķeldas cenām. Tad kā bišķi pieskāries, bet... Es pieskāros ļoti minimāli. Šķeldas cena, ja kādam apsolīs 6 eiro, tur nozags. 100% pietrūks kubikmetri. Cena šobrīd ir ap kaut kādiem 5 eiro. Latgales reģions faktiski ir izslēgts no šķeldas, tur nevajag nevienam, viņu var 10 iecept uz viņu. Gulbenē arī, Jēkabpils faktiski arī, tas nozīmē Zemgale. Kaut kas nepieciešams ir Kurzemes reģionā vienkārši, kur uz ostām ved, arī Vidzemē to, ap granulu rūpnīcām kaut ko nedaudz paņem, bet ja ir skujkoks klāt, tad viņi nevajag nevienam šobrīd. Ja ir skujkoks čupā, tad arī nevajag zaļu. Lapkoks bez lapām vēl interesē, bet tie ir apmēram kaut kādi no 4,5 eiro līdz maksimums 5,5 eiro, kur viņi atrodas. Tā kā labāks variants, ja par viņu sagatavošanu tā tālāk ir jāsamaksā 5 eiro, tad atstāt ceļā ir lētāk. Jā. Vēl jautājumiņš, kā ir ar mizgrauzi un kā būs Latvijā? Viņš nav nekur pazudis. Es jums ieteiktu vienkārši, es pats nepievērstu uzmanību, bet man viens Latvijas valsts meža vīrs, viņš teica, mēs izbraucām vienu līku, viņš teica, paskaties, ko galotnēm, neskaties uz mežu uz leju, skaties augšā. Un ļoti, ļoti daudz līgstas ir. Tās ir vietas, kur mižgraudzes jau vairākas populācijas ir izveidojis un ir tādi logi pat līdz 0,1, 0,2 hektāru platībā. Viņi ir visur un īpašnieki ir, teiksim tā, bezatbildīgi nesaprota, kas notiek,
Ja jūs esat savā mežā un jūs redzat, ka ir kaut kāds 2-3 nokautus šeklis, paskatieties uz zaļajām eglēm apkārt, ir tādi mazi caurumiņi un tad tādi kā nopilējuši sveķi. Tās ir sveķu izskrējas, kur tas mazais draugs ir iemeties iekšā. Tas nozīmē, ka tas koks nākošais gadu ļoti liela iespējamība arī būs beigts. Un, ja paskatāmies aplī riņķī, tādi koki ir arvien vairāk un vairāk. Ja šo vietu, šo pūzni mēs neizņemam, tad tas aiziet uz priekšu. Un, ja, piemēram, kaimiņa audzē kaut kas sagāsts ir iekšā, kur jūs, protams, nedrīkstat neko darīt, un jūs blakus regzes. Milzīgi iespējamība, ka jums tas pats notiksies. Vai, piemēram, ir kaimiņi visi nozāģējuši, ir ciešanas atliekas palikuši mežā, nepiebrauktas, resnu dimensijas ir palikuši kaut kāds. Tas ir risks, ka atkal jūs mežs ir apdraudēts. Jūs neko nevarat ietekmēt kaimiņu cēniskai darbībā. Un tās eglas tad tiek apdraudētas. Tā kā sekojam līdzi eglēm un ar atbildību pret viņām. Ja viņas ir, tad ir jāgatavo vienkārši ciešanas apliecinājums uz kopšanas cirti vai uz sanitāro cirti. Tur diskusija ir citreiz ar mežziņiem un vienkārši, lai puiši gatavo augšā, un tad jāskatās, ko un kā var apvienot ar kādiem mežstrādes darbiem. Un pat, ja nav papīrmalks cena, tā ir slimība, un ar slimību jācīnās un jāņem ārā. Es pats biju te vienu dienu īpašnieki atbrauc svētdienā, aizskrēja prom no medībām, apskatījos, un jā, tur ir 2 lielas ligzdas, un īpašniekam mēs vai nu šodien paņemam un dabūjam par to kociņu, par tievo egli Inčkalnā 60 eiro, vai nākošajā gadā mēs par viņu dabūsim 25 eiro ostā kāpu malku. Tā ir viņa izvēle. Es tikai saku, kā tas ir. Viss. Jā, tad vēl no Edgara Saulīša jautāja jums, tagad nav līdz galam pateikts, ir kopju 20 gadu vecu bērzu audzi. Kādu distanci starp kokiem ieteiktu atstāt? Nav minēts, pieļauju, ka pirmā krājas kopšana. Jā, pirmā krājas kopšana. Es noteikti lūgtu šito jautājumu. Tur nav tik viennozīmīgi. Es varu Tik vecs bērns, es varētu parādīt, te veselu ekskursiju, izvest ekskursijām parādīt, ir katram bērnam savādāks. Tas, kāds ir vainags, cik daudz ir nogulēts, cik daudz īpašnieks ir slinkojis pirms tam un nav sekojis un īpašniekam līdzi. Bērnam pavisam vienkārši ir jābūt 1/3 daļai vainagam. Šobrīd. Ja viņš iztīdzē un, teiksim tā, kļūst par palmu un pušķīts galā, mēs sākam kavēt. Mēs sākam kavēt, nepieciešami veikt krājas kopšanu. Vienalga, cik maksā papīrmalka, mums ir jāiet un jākopj. Kaut tas bērns zemē paliek. Ja mēs gribam makšķerkāts audzēt, audzējam, bet ja mēs gribam normāli finierkults izaudzēt, mums jāiet ar krājas kopšanu iekšā un tas bērns jāizretina. Tā kā, ja ir 20 gadīgs bija, metri bija nosauktām? Nebija, bet vainags ir pašvaks un principā, ja nemaldos, Kristaps Liepiņš ar mums šeit rādījās pie dalībniekiem, viņš teiktu, ka, ja viņš pieslēgtos, viņš varētu precīzāk nokomentēt, bet principā ar viņus esmu runājis to jautājumu, ka pie kaut kāda jaunā vecuma vēl izvilkt var. Tā kā šie 20 gadi, tad tur vēl cerīgs ir tas pasākums. Ja tas bērns veido pušķīt, un jūs paskatāties uz mežu, koks neaug no cēluma, koks aug no galotnes. Tad ja kokam ir, pieņemsim, 15 metri un koks augs 25 metrus vai 24 metrus, viņam vēl ir iespēja izveidot vainagu. Ja kokam ir 20 metri un viņam ir pušķīts galā, viss stāsts ir nogulēts, viss mēs tur neko vairāk nevaram izdarīt. Vienkārši paņemt materiālu krājas kopšanā, bet tā audzes pat par sevi nogulēs. Tāpēc stāsts ir vienkārši sākam ļoti intensīvi un ļoti agrīnā vecumā kopt audzes. No paša pirmās dienas. Stāsts par mežkopību. Un mežkopība ir izmaksu pozīcija, bet mums ir jāiedod tam mežam atpakaļ vai viņā jāinvestē, lai no viņa kaut ko sagaidīt. Jā, mums tagad tā kā pa mežkopības tēmu jau ievirzīšies jautājums. Nezinu, vai mums vajadzētu ieslīgt viņos vai ne. Ja dod jautājums tiem, kam vairs neinteresē, vai pa koku cenām nav, var slēgties nost un iet. Jā, es gribēju teikt, ka tiem, kas saka, pa cenām ir dzirdējuši, es uztaisīju tādu pavisam īsu 2 jautājumu anketu, vai seminārs bija noderīgs un kāds būtu ieteicamās nākotnes tēmas. Saites ielikt tagad čatā, viņu var atrast arī tajā pašā mūsu mājaslapā.
kur bija informācija par šo semināru, un būšu priecīgs, ja iedos kādu atgrieznisko saiti. 2 jautājumi prasīs, kā saka, 1-2 minūtes. Jā. Es noteikti gribētu arī par šīm koksnes cenām turpmāk arī runāt vai lietām, kas jums interesē. Es varu stāstīt arī par mežkopību tā tālāk, tā kā mēs pēc kādu mēnesi vai kā ar Andu var vienoties, mēs varam atgriezties atpakaļ. Jā, vai par cenām, vai tieši tā par mežkopību, kas noteikti ir, tas ir, kas ir iesaist, bet kā reiz par priekš jaunās sezonas, varbūt, ka tieši tagad īstais brīdis parunāties par to, bet atsevišķā seminārā, kur, pilnībā varētu šo informāciju skatīties. Jā, bet es nezinu, tu vari uzdot tos pāris jautājumus. Droši dod. Ja cilvēkiem interesi pārējie, droši vien var paklausīties upēdot. Šito es gan nezinu, vai tu varēsi. Te jau prasās pēc zinātniekiem, kā ieteikt jaunaudzes veidot saistībā ar mizgraužu problēmu. Pavisam vienkārši mums Latvijā nekāda ābats nav jāizdomā. Mums ir 3 koku sugas. Priede, egle, bērs. Tur, kur ir ūdens līdz ceļiem augsts melnaugsnes, tur, kur nav milzīgi daudz brieža un aļņa, tur var apsīt audzēt. Lielam pārējās, un baltaugsnes pionieru suga. Šīs 3 komerciālās sugas ir mērķis, uz ko mums jāstrādā. Kur būs milzīgi daudz brieža un aļņa, tur mums arī priedi neizdosies jāaudzēt, izņemot tur, kur ministra kabineta noteikumi prasa, tas ir sils, lāns, mētrājs, sausie tipi, un tur priedi ir obligāti jāaudzē iekšā, tur arī izdosies. Bet tur, kur, lai nebūtu mizgrauzes, ir mans uzskats vispār arī skatoties uz tirgu, kad mēs neredzam rītdienu, mēs nezinām rītdienu, mēs nevaram tikai paredzēt, vai egli mums vajadzēs, vai bērns mums vajadzēs. Nezinām. Tāpēc ir vislabākais audzēt mistraudzi. Dažādi koku sugas, kur ir formulā, pieņemsim, ir 5 eglis, 5 bērzi, vai ir kaut kāda viena apse klāt. Piemēram, tās labās apses nāk no mežiem, kur ir apse mazāk par 10%. Teiksim tā, atsevišķas apses savu viena no otra atstatas nost. Tās ir ļoti labas kvalitīvas apses. Tur, kur ir apšu grupas vai ir vairākas apses, kas parasti ir slikts apses un tur rezultātu nav. Tā kā, jo dažādāks tas mežs, jo viņš ir daudzveidīgāks dabai un arī maciņam daudzveidīgāks. Ja šobrīd ir finierkūts nepieciešams, bet ļoti, ļoti daudz masā tiek atjaunot saudzes dabiski ar bērzu. Varbūt pat 30-40 gadiem bērzu būs tik daudz, ka mums viņu nevajadzēs. Mums vajadzēs egli. Un tad egli atkal būs cena. Tā kā neskatoties tikai uz mizgraužiem, mums vajag variēt ar šīm 3 koku sugām. Atbildēt? Jā. Tā ir jautājums, kas nav tev. Tur ir par to, vai varēs dabūt bērzus tādus no Latvijas. Nezinu, vai par kuru sezonu bija runa, bet šo sezonu nē. Šo sezonu nav, jo šī nav gluži mana sfēra, bet cik es saprotu, Latvijas valsts mežiem pašiem ar bērzu ražu nebija izdevies, kas attiecīgi ir konsekvence, ka viņi paši paņem visus bērzus sev. Un tie cilvēki, varbūt, kas nezina, kas nestāda, kas ir seminārā vēl pievienojušies, tad bērzu šogad mēs nopirkām Polijā un nopirkām Lietuvā. Latvijas valsts meži mums nevarēja piegādāt to apjomu, no ko mēs bijām līguši ar viņiem. Viņiem ir savas problēmas, kādēļ tas tā notikās, un viņi, protams, prioritāri ir viņu meži. Un tie meži, kas mums ir, kas ir citu meži, mūsu vai sodras meži, tur viņi vienkārši samazina apjomu un neiedēv. Valsts meži šobrīd būvē milzīgs tādaudzētāju ar cerību, ka kvalitīvs materiāls mums visiem pietiks rītdien, bet šobrīd nevar dabūt. Kaut ko varbūt no Rīgas mežiem varēs dabūt, bet pavisam nedaudz, jo Rīgas meži pamatā ražo tikai sev. Tā kaut kā. Jā. Bet es pats savos mežos iestādīju Lietuvas egles. Super, aug. Galvenais iestādīt pareizi viņas. Vadziņai uz maliņas iestādīt. Ideāli pats stādīju šogad arī. Un egles aug šobrīd ļoti skaisti. Cerams, ka nākošais gads viņas vēl būs dzīves, bet šobrīd viņas aug. Jā, principā tā kā jautājumi beigušies ir. Lēnām jau sāk nākt anketas. Liels paldies! Un interesi ir tieši kā reiz par meža stādīšanu, meža atjaunošanu, tā teiksim, kā arī par Eiropas projektiem, kas ir diezgan saistīti, kā arī interesi par cenām. Līdz ar to mēs noteikti par to domāsim un atkal informēsim.
pagaidām šķiet, tas tad arī varam teikt visiem lielu paldies. Bijām aptuveni 60 dalībnieki, kas šī brīža korona apstākļos faktiski nebūtu reāli noorganizējams. Tā kā, jā, ļoti jauki. Mārci, tev atved vārdi. Paldies, es priecīgs, es gribēju teikt, ka vairāk nekā kopsapulcē. Jā, tā kā, jā, labi. Jā, ko es vēl gribēju teikt, ka šajā lapā, kur bija informācija par semināru, noteikti ielikšu uz dažām dienām būs ieraksts no šīs semināra, jo bija daži, kas man te rakstīja, ka nevar skaņu dzirdēt, un kas, droši vien katram ierīcē kaut kādas problēmas var gadīties. Līdz ar to šis ieraksts būs uz kādu brīdi pieejams šajā saitē tiem, kam neizdevās, bet tie jau nedzird, ko es saku. Bet vismaz vēlreiz noklausīties, jo jā, Mārci. Droši vien mums ir jāizstāst arī par pēdējiem jaunumiem. Mums komandā ir pievienojusi meitene Kristīnu, ne? Jā. Andim labā roka, varētu teikt. Un Kristīna būs vairāk komunikācija cilvēks. Un, ja ir kaut kādas lietas, ko jūs gribat varbūt arī runāt, droši var vērsties arī pie Kristīnas. Es nezinu, Anta var arī padalīties ar to informāciju. Nē, pagaidām vēl neko. Bet ir. Okay. Jā. Tā kā. Tad liels paldies visiem par piedalīšanos seminārā.